kad beidzas darba laiks. Kad tas sākas, mēs visi zinām. Kad mēs ierodamies darbā, mēs esam gatavi cīnīties, strādāt. Un kopš industriālās revolūcijas laikiem mums ir ļoti aktuāli šis te produktivitātes spiediens, jeb tas, kā kaut kas jārada, kaut kas jāražo, jāveido kādu papildus vērtību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka reiz iesākot strādāt, mēs īsti nevaram apstāties. Mums ir problēma atlaist šo produktivitātes režīmu, un ja mēs nespējam to atlaist, tad mēs agri vai vēlu sastopamies ar dvēselisku izdegšanu. Mēs pārstājam just, tā kā to normāli cilvēki jūt, un mēs sākam sajūtas vērtēt tikai kairinājumu vai kairinājumu trūkuma veidā. Mēs pārstājam just emocijas, tāpēc, kā nodarbojamies ar emocionālo pašregulāciju, un tad, kad cilvēks ir darbā, viņam nav laika īpaši gremdēties sajūtās. Mēs pārstājam domāt tā, kā domā filozofi un tā, kā domā bērni, un mēs sākam domāt tikai tā, kā domā Excel programma, proti kalkulējam. Un mēs pārstājam lietot intuīciju kā veidu, kā uztvert pasauli iracionālā veidā un padaram to par ātro lēmumu pieņemšanas mehānismu laikā, kad nav pietiekama zināšana. Tas nozīmē, ka mēs no darba esam iekļuvuši šajā darbaholiķu situācijā, kuras īsti nezinām, kā tikt ārā. Un tieši par to, kā tad risināt šo darba laika beigu problēmu, pabeigt darba dienu, aiziet atvaļinājumā, pabeigt darba cēlienu. Mēs runāsim 21. augustā Labbūtības konferencē. Tiekamies tur!